Ar asarām acīs ogrēniete Benita stāsta par Špakovska parku, kurā kopā ar vīru veltījuši savas dzīves skaistākos gadus, lai attīstītu un iekoptu vietu, ko šobrīd Ogrē uzskata par vienu no turisma pērlēm. Pēc 40 gadu darba Benitas dzīvesbiedrs Jānis veselības problēmu dēļ vairs nespēja uzturēt parku, un šobrīd atklāts ir jautājums par tā tālāko darbību. Nu jā, tieši no tā pirmsākuma, jo kā tas ir 75. gads, kā mēs esam fiksējuši šos darba sākumus, un tad jau tik tiešām vajadzētu tādu lielu baļu, ko taisīt parkā. Savulaik jau bija kā saka, gan folkloras tādi saulgriežu svētki tika rīkoti un svinēti, bet patreiz šajā momentā, kad ar pašu saimnieku ir tik smagā stāvoklī slimības dēļ, jā, tad tā, tie svētki tā izpaliek. Jā, ir ierobežotāk arī resursi arī. Tie arī tas ir viens, bet ir jau tā, kad cilvēki divi kopā, tādas divas pusītes darbojās, tas savādāk. Šonedēļ parkā viesojās Ogres novada pašvaldības pārstāvi, lai apzinātu iespējas, kā sadarboties ar privātīpašniekiem, uz kura teritorijām atrodas parks, jo pašvaldība vēlas investēt līdzekļus ne tikai parka labiekārtošanā, bet pabeigt savulaik uzsāktā skatu torņa būvniecību. Šobrīd tas ir vien pāris metrus augsts, bet savulaik izstrādātās skices paredzēja to izveidot 30 metru augstumā. Un patreiz tā situācija tāda, ka viena parka daļa, diezgan liela parka daļa pieder privātpersonām, ar kurām mēs labprāt parunātos. Ar laiku, es domāju, šim te būtu jābūt pašvaldības īpašumam. Es domāju, tas ir tikai komunikācijas jautājums, kā to atrisināt, un šāds parks bez īpašas uzkopšanas nevar eksistēt. Līdz ar to, es domāju, arī pašiem privātajiem būs grūti šo te parka daļu kopt un uzturēt. Mēs nāktu pretī, es domāju, mēs obligāti vienosimies, ka šeit pēc kāda gada diviem būs pašvaldības parks iztīrīts, sakopts. Šis būs viens no top objektiem Ogrē. To, ko es esmu šodien sapratusi, ir pirmkārt jātiek skaidrībā ar šiem privātajiem īpašniekiem. Jā, vizītes sākumā domājām, ka tie ir 2, tad tie tomēr ir 5. Tā tad ir jāsaprot šie zemes plāni, jātiekas ar visiem 5 īpašniekiem, jāsaprot, kā īpašnieki tīrīs savu teritoriju. Patiesībā īpašniekam jārūpējas par to, kas notiek viņa teritorijā. Ja viņi nav gatavi tīrīt vai kaut kādā veidā to nodot pašvaldībai vai dāvina vai pārdot, tad ir nākošais ceļš, kā pie šiem te nelielajiem dažu 0,3 un 0,6 gabaliņiem tomēr pašvaldība tiktu klāt, droši vien pērkot, izdarot vērtējumus, jo parks ir parks un tas ir svarīgi, lai viņš būtu kā vienots veselums. Un es būtu ļoti priecīga, un tāda arī mūsu doma, jo atpirkt no privāti īpašniekiem, un būtu pašvaldības zeme, valsts, jo sabiedrībai, visai sabiedrībai veidot šis parks, un pašvaldība arī ir sabiedrības daļa. Pēc vizītes Špakovska parkā nolemts jautājumu risināt ar privātīpašniekiem un apzināt pašvaldībai nepieciešamos finansu ieguldījumus. Kā prognozē domas priekšsēdētājs Mangulis, parka plašāka labiekārtošana varētu sākties nākamajā gadā, bet šogad paredzot budžeta līdzekļus. Dats Stribocka, Lāsma Kublicka, Artis Supe, Ogres televīzija.